Sveiki! Mani sauc Jolanta, un es jums pastāstīšu par Asus ePad transformeru planšetdatoru. Tieši planšetdatori pēdējā laikā ir kļuvuši ārkārtīgi populāri un izplatīti, līdzīgi kā tas bija ar netbookiem. Tomēr, lai kļūtu par pilnvērtīgiem datoru aizvietotājiem, tiem trūkst kā fiziskas klaviatūras, tā arī peles. Ja pirmo problēmu iespējams atrisināt pieslēdzot Bluetooth vai arī dažām ierīcēm USB klaviatūru, tad peli iespējams pievienot vienīgi tām ierīcēm, kuras darbojas ar Android Honeycomb operētāju sistēmu. Un viena no šīm ierīcēm ir jau iepriekš minētais Asus ePad transformer, kurš ar doksacijas palīdzību pārvēršas par gandrīz pilnvērtīgu netbooku. Šis Asus lolojums ir aprīkots ar Android 3.1 operētāju sistēmas versiju, kur darbina Nvidia Tegra 2 platforma un 1 GB operatīvā atmiņa. Veiktspēja ir pietiekoši laba un ir iespējams uzspēlēt arī kādas prasīgākas Android spēles. Tomēr šī nav nebūtu tā pati jaudīgākā Android ierīce. Antutu sistēma benchmark planšetdatoru veiktspēju novērtējas ar 3713 punktiem. Tajā pašā laikā Samsung flagmanis Galaxy S2, kurš darbojas uz šīs pašas kompānijas izstrādātā 1,2 GHz divkodola procesoru, ieguvuši 4539 punktus. Asus ePad transformers sniegtais rezultāts ir te jau identisks ar tiem, kurus sasniedzis LG Optimus 2X vietālrunis, kā arī Motorola Xoom planšetdators. Asus ePad transformer ir 10,1 colas IPS displejs ar LED aizmugura apgaismojumu. Tā izšķirtspēja ir 1280 x 800 pikseļi. Attēls ir košs, Asus tomēr apbēdina automātiskā displeja spilgtuma regulēšanas funkciju, kur acīm redzot, lai ekonomētu enerģiju, displeju vienmēr nogriež tumšāk nekā vēlētos. Tātad arī spilgtā saules gaismā tajā attēloto informāciju ir grūtāk saskatīt. Ja manuāli regulējam attēla spilgtumu, tad viss ir kārtībā. Kā jau minējām, šī ir IPS matrica, līdz ar to tiek nodrošināts lielisks skata leņķis. Neņemot vērā neprecīzo automātisko displeja apgaismojumu regulēšanu, šis displejs varētu būt viennozīmīgi viens no labākajiem starp planšetdatoriem. Kā jau minējām, Acer Ikonita A500 apskatā, tad Android Honeycomb lietotāja interfeisa animācijās manāms aizķeršanās, un tieši tā ir arī ar šo planšetdatoru. Ja Acer lolojumam tās varēja bez problēmām paciest, tad Asus ePad transformer, īpaši pēc pēdējā atjauninājuma, šī raustīšanās jau ir nedaudz kaitinoša. Šis, protams, ir akmens Android izstrādātāja Google lauciņā. Tajā pašā laikā arī prasīgākas aplikācijas darbojas bez aizķeršanās. Arī šai ierīcei ir iebūvēts GPS moduls, kurš bez problēmām diezgan precīzi nosaka koordinātas arī atrodoties telpās. Tomēr, lai pilnvērtīgi izmantotu navigāciju, piemēram, atrodoties ceļā, Android Market nāksies iegādāties kādu aplikāciju, kurā kartes jau ir iekļauts. Līdz ar to ir iespējams strādāt offline režīmā, jo mūsu šodienas apskatītais produkts neatbalsta 3G datu savienojumu. No bezvadu savienojumiem tas atbalsta Bluetooth, B, G un N standarta Wi-Fi, no kuriem pēdējais darbosies tikai 2,4 GHz frekvencē. Planšetdatora aizmugure ir veidot no reljefainas plasmasas. Tās centrā ir Asus logo, savukārt augšpusē 5 megapikseļu kamera, kur nodrošina viduvējas kvalitātes fotoattēls un 720p video. Lai arī kamera ir autofokusēšanās funkcija, tomēr tā nedarbojas precīzi, līdz ar to lielas jēgas nav. Telpās pat pie diezgan laba apgaismojuma fotoattēli ir ļoti graudaini. Planšetdators ir ietērpts metāla rāmī. Tā kreisajā sānā ir novietotas skaļuma regulācijas, kā arī izslēgšanas taustiņi. Savukārt labajā sānā ir microSD atmiņas kartes, HDMI un austiņu pieslēgvietas. Planšetdatora apakšā ir doksacijas pieslēgvieta, ar kuras palīdzību ierīce arī ir uzlādējama. Ierīces priekšpusē apkārt displejam ir diezgan plats melns rāmis. Visa ierīces vadība, izņemot izslēgšanu un bloķēšanu, norit tikai izmantojot skārienjūtīgo displeju, kurš ļoti labi reaģē uz pieskārieniem. Tomēr arī šeit ir kāds akmens Google lauciņā. Visi skārienjūtīgie vadības taustiņi, kas novietot displeja apakšējā joslā, ir diezgan grūti aizsniedzami, ja turam planšetdatoru abās rokās. Pēc noklusējuma planšetdatoram ir uzstādīta Asus virtuālā klaviatūra, kur nav diezko ērta, jo virs burtu taustiņiem ir izvietot arī cipari. Par laimi ir iespējams pārslēgties arī uz Android noklusējumu klaviatūru, kura pēc mūsu domām ir jau daudz ērtāk. Tajā pašā laikā, pieslēdzot doksaciju, sistēma ziņo, ka pareizai darbībai nepieciešams pārslēgties uz Asus virtuālo lolojumu. Mums piegādātajiem izmēģinājumu Asus ePad transformer nav pieejama latviešu valoda nedz izvēlnē, nedz rakstībā. Tomēr veikalos iegādājamām ierīcēm tā ir pieejama gan uz virtuālās, gan uz reālās tastatūras. Runājot par doksaciju, pirms minam tās neskaitāmās pozitīvās īpašības, jāpiemina diezgan liela negatīva. Planšetdatoru tajā ir diezgan grūti ievietot un nostiprināt. Pirmkārt, mums pašiem precīzi ir jātrāp visos stiprinājumos. Turklāt ir gadījumi, kad drošības slēdzes pats neaizbīdās ciet. Kad no ierīce ir nostiprināta, var izbaudīt doksacijas pieslēgvietu. Kā jau redzat, tad ar pievienot doksaciju ierīce izskatās pēc netbooka. Tā ir aprīkota ar QWERTY tastatūru, kas izmēros ir ļoti līdzīga 11 colu netbook klaviatūrām. Uz tās ir arī krievu valodas simboli. F taustiņu vietā novietot dažādi īsceļi, ar kuriem var atgriezties, ieslēgt, izslēgt Wi-Fi, Bluetooth un skārienjūtīgo palikni.
Tāpat arī iespējams regulēt displeja apgaismojumu, ieslēgt automātisko regulēšanu, izveidot ekrāna šāviņu, palaist tīmekļu pārlūku vai iestatījumu aplikāciju, regulēt skaļumu, kā arī nobloķēt ierīces displeju, protams, kā arī multimediju vadības taustiņu. Skārienjūtīgais paliknis darbojas kā pilnvērtīga pele ar vienu taustiņu. Turklāt, izmantojot multitouch priekšrocības, iespējams skrolēt ar 2 pirkstiem. Peles kursos gan prasītos lielāks un izteiktāks, jo nereti mazo izmēru dēļ to ir diezgan grūti pamanīt. Dockstacijai ir 2 USB pieslēgvietas, katrā sānā pa vienai. Pie tām iespējams pieslēgt kā USB zibatmiņu, tā arī vēl vienu klaviatūru vai peli. Nevisai izdevušies gan ar šo pieslēgvietu aizbāzi, kur paši mēdz aizlikt ciet. Tāpat arī dockstacijai ir SD, SDHC un MMC atmiņas karšu, kā arī USB kabeļu pieslēgvietas. Tā kā dockstacijā ir iebūvēts akumulators, Asus sola, ka ar vienu uzlādes reizi tas spēs darboties līdz pat 16 stundām. Planšetdators bez dockstacijas ar vienu uzlādes reizi sērfojot internetā mūsu rokās spēj izturēt 9 stundas. Savukārt pieslēgts pilnībā uzlādētai dockstacijai, planšetdators spēj darboties 12 stundas sērfojot tīmeklī. Ja bez dockstacijas šis rādītājs ir diezgan labs, tad dockstacijā jau prasītos iebūvēts nedaudz jaudīgāks akumulators. Asus ePad Transformer ir lielisks planšetdators gan produktivitātei, gan ērtībām. Šis ir lielisks risinājums kā planšetdatoram, tā un netbookam. Šodien apskatītais Asus ePad Transformer ar 16 GB atmiņu un dockstaciju ir pieejams par 369 vatiem, kas ir diezgan patīkama cena.